tādas finansiālās grūtības, kādas man ir šobrīd, man nav bijušas nekad dzīvē. Čau visiem! Šo te video es filmēju dienu pirms vecgada vakara, tātad 30. decembrī. Un šis ir mans pirmais YouTube video, tā kā esat atbalstoši, esat saprotoši, un man, protams, nācās iziet cauri ļoti daudz pārbaudījumiem, mēģinot uzfilmēt savu pirmo vlogu, nezinu. To man vēl jānoskaidro, kas šis īsti ir, bet man ir sajūta, ka man ir pilnīgi tāda vilkme nenormālākā jau ļoti sen, un starp citu ļoti daudz man ir teikuši, ka ir jāsāk, man arī bērni ir teikuši, ka viņi grib, lai mēs filmējam YouTube, lai mums ir savs kanāls, un būtībā no daudz pusēm es to visu laiku dzirdu, man ir sajūta, bet man visu laiku ir lietas, kas man attur, nav mikrofons, bet redz, es arī, starp citu, es šo te video filmēju jau pirms 2 dienām, bet man visu laiku bija kaut kādas problēmas. Man pēkšņi izbeidzās mikrofons, man pēkšņi telefonā vairāk neskan mikrofons, tāpēc es ļoti ceru, ka šeit skaņa būs labi, es cenšos runāt skaļāk, lai jūs man dzirdētu, bet jā, te no es esmu. Centīšos iemīt pirmo taciņu savā YouTube karjerā, kas to lai zina, varbūt man tas beigās izdosies ļoti labi un aizraus un patiks arī jums, kas ir galvenais. Šodien es gribēju parunāt par ļoti svarīgu tēmu. Es domāju, ka šī tēma iztrigeros ļoti daudzus, jo par to runā reti kurš. Es personīgi, neesmu dzirdējis, ka kāds blogeris, influenceris, nezinu, kāds cits cilvēks sabiedrībā runā skaļi par šo tēmu, par finansiālajām grūtībām un par grūtībām, kas, es ticu, atnāk pie daudziem kaut kādos dzīves periodos. Un šī tēma priekš manis ir ļoti aktuāla. Tie, kas nāk šeit klausīties manu video no Instagram, tie zina, kad es esmu cilvēku dizaina sistēmā. Ir tāda sistēma, kas ievadot savus precīzos datus, var noteikt tavas enerģijas, tavas īpašības, veidu, kā tev jāpieņem lēmums, varbūt kur tava enerģija aizplūst. Ne tur, kur vajadzētu, un kur ir tavs resurss, kur tieši tavu enerģiju tu vari, teiksim tā, ieslēgt. Mana vājā vieta, mans trigger situācijas, kas man izraisa kaut kādas pārbaudījumus un citas lietas, ir tieši egocentrā, kas nozīmē, ka man vislielākie pārbaudījumi ir finansēs, pašvērtējumā, par to, ko domās par mani citi, kā es izskatīšos, par to, kā es izskatos, kā es sev pasniedzu, par saviem kaut kādiem mērķiem, sapņiem. Tas viss man ir ļoti liels pārbaudījums bijis visu dzīvi. Tas ir tāds mans top, tāds rītīgs targets uz finansēm, uz pašvērtējumu, un tas šogad, kā vēl nekad, man liekas, ir uztaisījis milzīgi pārbaudījumu manā dzīvē. Šobrīd tam eju cauri. Es vispār biju domājis nākt ar to dalīties, tad, kad es jau iziešu šim te procesam cauri, un tad, kad es varēšu paskatīties uz atpakaļ, un tad nākt jums izstāstīt, kā bija. Un tad es sapratu, nē, kad es tomēr gribu šo te momentu iefilmēt arī pati priekš sevis, lai ir tāds punkts A, atduras punkts, uz kur es varēšu pēc tam paskatīties un saprast, super, malcīt, tu tam izgāji cauri, redz, ka tev bija tik grūti, un tagad tev ir forši, un tagad tu zini, kā tas ir. Jo, protams, vieglāk ir nākt, dalīties, stāstīt kādam tad, kad tu jau esi izgājis tam cauri, ka tu jau zini, ka viss ir kārtībā, nevis tad, kad tu esi tajā procesā, ka tu vēl nezini, kā būs rīt. Tādas finansiālās grūtības, kādas man ir šobrīd, man nav bijušas nekad dzīvē. Tik zems pašvērtējums, kāds man ir šobrīd, man nav bijis nekad dzīvē. Es esmu savā zemākajā punktā šajā sfērā, gan pašvērtējumā, gan finansiālajā jomā. Esmu 0 pozīcijā. Un es biju decembrī. Nesen man bija cilvēku dizaina pasākums, bezmaksas webinārs, varbūt daudz no jums redzēja, ka es arī piedalījos tur intervijā. Tur es sagaidīju priekš sevis vissvarīgāko atbildi, kur viena superforša meitene stāstīja par savu pieredzi tieši arī šajā jomā, finansiālās kaut kādas bedres stāvoklī, kā viņi no tā izgāja, kā viņi jūtās, un būtībā stāsts tieši par šo manu tēmu. Es ļoti ceru, ka zemāk vairs nevar. Es ceru, ka šī ir pati apakša, lai es redzētu, cik zemu var būt, lai es varētu kāpt augstāk. Jo, ja es būtu pašā augšā, diez vai es novērtētu to apakšu, ja es tur nekad nebūtu bijusi. Tāpēc es ļoti pozitīvi skatos uz šo visu briesmīgo, īstenībā ļoti sarežģīto, ļoti emocionāli grūto periodu savā dzīvē. Es uz viņu skatos ļoti pozitīvi, es cenšos, un katru dienu sev cenšos skaidrot, ka viss būs labi, jo vienmēr man dzīvē ir bijušas daudz dažādas situācijas. Man nav no tām vieglākajām, garlaicīgākajām dzīvēm bijusi. Man ir ļoti krāsaina, ļoti tādam piesātināta dzīve bijusi, tīpaši līdz 30 gadiem. Saprotu, ka ir pats svarīgākais, kad es pati sevi māku noskaņot pareizi,
māku iemīlēt šo procesu, jo, ticiet man, tas nav bijis viegli pieņemt vispār, ka es esmu šajā zemākajā punktā gan pašvērtējuma ziņā, kad es sevi vispār nemīlu, kad es nevaru paskatīties uz sevi spogulī, ka man ir ļoti liels problēmas tieši ar pašvērtējumu, un nav svarīgi, ko kāds cits no ārpuses tev saka, kad, jā, beidz, tu esi skaisti, ar tev viss ir kārtībā, beidz, tāds pilnīgs muļķības, tā nav. Es vienkārši tā jūtos. Labi, tagad, kad es esmu atkal tikus atpakaļ pie saviem matiem, es jau jūtos daudz labāk, kad es uzlieku make-up, es arī jūtos labāk. Bet mati man ir pats svarīgākais manā izskatā, vienmēr tas tā ir bijis, tas atspoguļo manu veselas stāvokli, manas sajūtas, manu pašvērtējumu pašai pret sevi, un ja man ir neglīti mati, tad es jūtos vienkārši depresīvi. Bet jā, finansiālais stāvoklis šobrīd, kā jau es teicu, ir nulles pozīcija. Kāpēc rādā, es nezinu, bet nulles pozīcijā, un es šobrīd smējos par to, bet, protams, es esmu saņēmusies šim te video adekvāti par to izstāstīt, bet patiesībā tas ir ļoti, ļoti grūti, jo kopš mēs atbraucām uz Latviju, es negribu iedziļināties detaļās un stāstīt to visu stāstu, tas, man liekas, nebūs nevienam interesanti un varbūt par to arī nevajag, bet katrā ziņā atbraucot uz Latviju, jā, sākās mūsu tas, ne tas, ka vispārējā lejupslīde, tieši finansiālā, bet es gribu nodot to savu sajūtu šajā periodā, es nezinu, kas būs rīt, es nezinu, kā viss notiks un kā mēs ar visu tiksim galā, bet to šī brīža sajūtu es jums gribu izstāstīt. Es mācos, tiešām ļoti, ļoti mācos un cenšos iemīlēt šī brīža situāciju, to, cik patiesībā varbūt skaisti pat zemākajā finansiālajā punktā, ka mēs varam kā ģimene pabūt kopā. Jā, mēs nevaram aizbraukt tur ceļojumos, jā, mēs tur varbūt nevaram uz fancy kaut kādiem krūtiem restorāniem, koncertiem, vēl tur kaut kur, bet tas, ka mēs varam pabūt paši ar sevi, ka mēs varam izbaudīt superforšus svētkus arī tāpat vien, ka mēs varam aizbraukt, aiziet uz dabas takām arī Anglijā, starp citu mums arī jau sākās tas tāds. Un mēs izbaudījām visas dabas takas, mēs braucām uz visiem foršajām skaistajām dabas vietām tur, un mēs daudz ko apskatījām. Varbūt, ja mums būtu daudz naudas, mēs nemaz to dabas patieso pusi nebūtu redzējuši. Tāpēc jāiemācās iemīlēt to zemo punktu, jebkurā sfērā, kurā tas būtu. Jo es zinu, ka es arī Aigram to nesen teicu, ka pilnīgi katrs cilvēks iet cauri kaut kādām grūtībām savos kodos periodos, bet citā tēmā. Vienam tur attiecību jomā, vienam varbūt finansiālā, kā mums, vienam varbūt veselības ziņā, vienam vēl tur kaut kādā citā, un katram ir tie savi pārbaudījumi, katram ir tā sava cīņa, ko viņš cīnās. Tas ir ļoti, ļoti grūti nepadoties un turpināt iet un cīnīties, un tomēr tai visā grūtībā saskatīt arī kaut ko labu, tas ir nenormāli grūti. Īpaši, ja tu esi māma 3 bērniem, jo bērni to visu redz, viņi jūt to visu depresīvo un to visu grūtumu, un viņu dēļ ir jācenšas iemīlēt un pieņemt un mēģināt redzēt pozitīvo tajā visā, un es gribu arī iedvesmot, parādīt to, ka tajā tuneļa galā arī ir gaisma. Lai arī cik zem tu esi nokritis, lai arī cik zem tu varbūt šobrīd esi, vai esi kādreiz bijis, vai varbūt nedodies vēl būsi, tad es gribu, lai tu zini, ka ir gaisma jebkurā dzīves situācijā, jo šis gads ir bijis ļoti grūts, ļoti sarežģīts un ar daudz zaudējumiem, diemžēl, ar daudz aizgājušām dvēselēm, ar daudz kaut kādām grūtībām, pārmaiņām, ļoti lielām. Mēs nomainījām valsti, un mums bija ļoti daudz pārmaiņas, un tas viss atstāja, protams, kaut kādu nospiedumu dvēselē, nervos un dzīvē. Tāpēc zināt saskatīt kaut ko labu katrā situācijā. Man liekas, tas man jau ir no bērnības, ka es to māku, bet nevienmēr tas ir viegli. Bieži vien pašai sev ir jāatgādina, ka viss būs labi, un es zinu, ka es varu uzticēties sev. Un kas ir interesanti īstenībā, ļoti daudz varbūt man nesapratīs un džadžo joprojām par to, ka es dzīvoju, kā es arī sākumā teicu, pēc cilvēku dizaina sistēmas. Un tas izklausās varbūt bišķiņ crazy un pēc kaut kādas sektas, bet tiešām es jau 3. gadu dzīvoju cilvēku dizaina sistēmā, un tas mans galvenais pārbaudījums, kā es teicu, ir tieši egocentrā, jeb finansēs un pašvērtējumā. Un tas galvenais atslēgas vārds, kas man ir jāņem vērā, ir neiespringt. Neiespringt arī tad, kad nāk man kaut kāda pārbaudījuma grūtības, jo tās visas grūtības man tieši ir šajās te 2 sfērās, un ļauties vienkārši ļaut plūst pa straumi pat tad, kad ir rītīgi grūti un smagi. Un ļauties plūst pa straumi, tas ir ļoti liels izaicinājums. Un es zinu, ka katrs to var. Protams, katram cilvēkam ir savādāk kaut kāda uzskata, katrs cilvēks ir pilnīgi savādāks, mēs katrs esam unikāls un katram ir tas savs veids, kā viņš to dara. Un tas, ko es gribu novēlēt katram,
sagaidot jauno 2025. gadu, ir atrast to savu iekšējo kodolu, savu iekšējo, savu pašam savu, jo katram no mums atbildes ir iekšā, nevis kaut kur apkārt, nevis tas, ko kāds cits teica, nevis tas, kā kāds cits dzīvo, ir mūsu patiesība, bet tieši mūsos iekšā. Un ļoti grūti reizēm ir sadzirdēt, tad, kad apkārt ir viss kaut kādas citas lietas, citi viedokļi, citas kaut kādas dzīves, skaisti Instagrami, vēl kaut kas, kam mēs gribam līdzināties, kas ir tikai cilvēcīgi. Mēs dzīvojam 21. gadsimtā, kad tāds laikmets, kurā visur liekas perfekti, tur liekas zaļāka zāle, tur liekas skaistāka dzīve, attiecības, vēl kaut kas. Bet patiesībā tā mūsu atbilde uz jebkuru dzīves jautājumu, uz jebkuru lēmumu pieņemšanu ir mūsos iekšā. Un es katram novēlu to sadzirdēt, saklausīt, atrast, atkratīties no visa liekā, kas ir visādi netīrumi, putekļi, teiksim tā, visādas traumas, viss kaut kas ar mani sāka notikt 2023. gadā. Jā, es novēlu katram attīrīties un ļauties tai transformācijai, jo transformācija izraisa ļoti milzīgu turbulenci mūsu dzīvēs, tiešām milzīgu turbulenci, ka liekas, ka viss ir pazudis pamats zem kājām, viss ir slikti, bet patiesībā tieši tas ir tas tramplīns, kas ļaus tev palikt augstāk, tad, ja tu kaut ko mēģinās paņemt no tā, iemācīties, jo katra situācija mums nenāk tāpat vien, tā mums kaut ko atnes. Tāpēc es katram novēlu, kā es teicu, atrast to savu kodolu, to savu sirdi un klausīties tikai savā iekšējā ķermenī, ļauties tam, jo patiesībā tas mūs aizvedīs tur, kur mums ir jābūt. Nevis, ka mēs būsim kaut kur ne savā vietā, kur mūsu sistēma vienkārši met ārā un saka, nē, kaut kas nav labi. Bet tieši atrast to savu ceļu, atrast savus cilvēkus, atrast to savu sirdslietu, atrast to savu harmoniju dzīvē, sevi iekšā. Varbūt tās apkārtējās lietas nemaz nav tik svarīgas, cik īstenībā ir iekšējais stāvoklis svarīgs. Tāpēc no visas sirds es jums katram novēlu tiešām laimīgu, harmonisku, netraumatizējošu, bet ja arī ir jums dzīvē noteikti šobrīd transformācija līdzīgi kā manā dzīvē, tad es jums novēlu iziet tam cauri, tāpēc, ka ir gaisma tuneļa galā no jebkuras dzīves situācijas, un es jums novēlu katram cilvēku blakus, ar kuru var parunāt, un lai nav tas viss jātur sevī, jo turēt sevī tas ir ļoti, ļoti grūti un ļoti smagi, un pēc tam būs sekas no tā, stāst pēc savas pieredzes, arī es esmu tāds cilvēks. Es novēlu katram no jums atrast to savu veidu, kā izlikt ārā problēmas, grūtības, sāpes, jebko, kas jūsos krājās, un jums sāp pēc tam, un tikai bojā jums veselību, nezinu, ķermeni un vispārējo. Es novēlu katram atrast to savu iespēju, jo dzīve patiesībā ir skaista. Arī zemākajos dzīves punktos tā var būt ļoti, ļoti skaista, tad, ja mēs to mākam ieraudzīt, mākam pieņemt, un mākam varbūt kaut kādā ziņā arī samierināties. Tā kā subscribe, like, kā tur parasti YouTuberi saka, es nezinu, ceru, ka jums patika, un nepazaudējiet manu YouTube kontu, un priecīgu, laimīgu un skaistu, harmonisku jau no 2025. gada.